Mēs atrodamies šobrīd Amaciemā, un, manuprāt, tas ir kā tāds paradīzes stūrītis zemes virsū. Es gan neesmu visas mājas vēl redzējis un visu teritoriju. Kā radās tā ideja par Amaciemu? 50 gadus atpakaļ. 50 gadus atpakaļ tā ideja radās. Tad, kad man patiesībā nemaz nebija nekāda doma par to, kad man nebija tāda doma, ka es kaut ko tādu darīšu. Man bija ideja par to, cik forši būtu, ja tā varētu. Pirmā lieta, lai vispār realizētu jebkuru lietu. Jā. Ja, ir jāatmet viens vārdiņš, ko tu lietoji. Ne. Problēma. Un problēma, jā. Tātad ir jāpieņem, kad problēmu nav. Jā. Ir dažkārt sarežģīti risinājumi. Jā. Dažkārt ir ļoti sarežģīti risinājumi. Ja? Bet tev jau psiholoģiski jāpieņem, ja? Ka tie ir risinājumi. Rezultātā mēs esam 2 miljoni minusā. Man ir kaut kādi 10 miljoni kredīti. Viss ir ieķīlāts. Apgrozījuma līdzekļos. Mēs saprotam, ka situācija ir viss manā dzīvē, viens cikls ir noslēdzies. Jā. Sākotnēji ap mājām uzskatīja apkārt, kad ir jābūt tam saucamajam mauriņam, un tas tagad arvien vairāk un vairāk būs šī saucamā pļava. Ja? Liekas, piemēram, 20 gadu liekas ilgs laiks, ja? Bet faktiski veidojot ainavu, ja? 20 gadu vispār nav nekas. Jā. Mēs šodien neesam ierastajā formātā iekšā pārdevēja dienas grāmatas studijas, jo šodien mēs atrodamies Amaciemā kopā ar Čiri. Bijušā apgāda Jāņa Sēta dibinātājs, Amaciema idejas autors un attīstītājs. Pilnā vārdā arī Aivars Zvirbulis. Čau vēlreiz, Čiri. Jā, sveiki. Čau. Mēs atrodamies Amaciemā, bet mēs parunājām arī iepriekš jau mazliet par to Amaciemu būtību, bet es gribu tagad vairāk mazliet iedziļināties tajā tavā stāstā, angliski sakot, storijā. Čiri, iedod man nelielu kontekstu par sevi, ko man vajadzētu zināt par tavu dzīvi, atskatoties uz tiem pēdējiem 30 līdz 40 gadiem, lai es un skatītājs varētu mazliet vairāk saprast, kas tu īsti esi. Nu, es nekādi definētu, teiksim, nevaru tev izklāst par sevi pateikt, tāpēc, kad pašos pamatos man jāsaka tā, es esmu samērā haotisks cilvēks, kas aizraujas ar kādu ideju, un tajā meklī, kad es esmu aizrāvies, tad es viņu mēģinu realizēt. Tajā meklī man it kā tāda finansiālā pusē kā īsti neinteresē, un tad dažādu labvēlīgu apstākļu sakritības dēļ es arī tās finanses esmu iegūs, un kā rezultātā esmu radījis produktu, kas visumā nav slikts, un esmu kaut kādā veidā visu laiku finansiāli izķepurojies. Tā es varētu vispār ieskicēt sevi kā cilvēku. Okay. Es braucu šajien, braucu mašīnā, visu laiku domāju Čīris. Bet kāpēc Čīris? Kāds tur tas stāsts? Es viņu stāstīju kaut kur, es nevarēju nekur atrast. Kāpēc tevi sauc par Čīri, nevis par Aivaru? Tas ir tiešām no pamatskolas, no Zosēna asņīgajā skolā. Es mācījos kaut kur starp Drustiem Vecpiebalgu un Jaunpiebalgu. Es pats pieļauju domu, ka tas tāpēc, ka man ir uzvārds Zvirbulis, vienkārši tas atvesinājums, ka tā teikt putni čivina, un pieļauju domu, kad mani tāpēc tā sāk, jo cik es sev atceros, tad mani visu laiku tā ir saukši, un piemēram, interesanta lieta bija, es 6 gadus Polijā dzīvoju, un tie poļi arī, tā kā, viņi tādi jautā, kas tas par vārdu Čiris? Viņi tā kā, un viņi saka, jūs tik bieži lietojat to vārdu, Un tad mēs sakam, ka tas ir mans vārds, Un tad tur arī ielipa, un patiesībā tas ir aizgājis visur, Uz vārdu Aivars es vispār nereaģēju. Ja publiski es pa ielēju vai kāds un skaļi kāds sauc Aivaru, tad es zinu, ka mani nesauc. Okay. Tu tikko arī minēji, tu nāc no Cēsu rajona Zosēna pagasties, pareizi saprotu, jā? Jā, un tev skolas laikā bija tādas pirmās kaut kādas spilgtās uzņēmē darbības idejas, vai tas parādījās tikai pēc tam kaut kādu laiciņu atpakaļ? Te man jāsaka tā, kad manuprāt, tas ir tas mazo skolu fenomens, kas vispār šobrīd faktiski jau beidz eksistēt, Tas ir tā, kad es biju sākotnēji mācījos Cēsu 2. asņīgajā skolā līdz 3. klasē, kur mani izslēdza par sliktu uzvedību. Es tur biju toreiz ne policijas, milicijas uzskaitē. Man tur vazāja 10 gadu vecumā, es tur vazāju visu laiku pa bērnistavām
Un tad plus es smēķēju, jo dzīvoju pie vecā tēva un vecās mātes. Un viņam toreiz bija prīma, kas varēja jebkurā brīdī var paņemt. Viņam bija visur ikpakā, kā es toreiz stāstīju, pat 5 metriem viņam bija šķūnīts, kurā viņš tāds visādi saimniecisks lietas darīja. Viņš ļoti saimniecisks vecais tēvs bija. Un tur netrūk tās mantas, un tad mēs, protams, visi smēķējām. Un viss tas bija sakrājies, un man aizsūtīja pie vecākiem uz laukiem. Tajā laikā bija, kad izslēdz no skolas, teiksim. Tas bija tāds huligāns. Un es nonācu, tur, man liekas, ka dzīvē, kad es pēdējo reizi esmu vispār pacēlis roku vai kaut kur kāvies, man grūti sevi stādīties priekšā, tāpēc, ka es esmu tāds miera mika, bet tajā laikā kaut kā patstāvīgi, un es sevi nekādu nevaru asociēt, ka es to varētu būt darījis. Ja, bet, tas pārējais hormonu periods. Bet tas fakts tāds, toreiz bija arī tās attiecības, kad it kā latvieši krievi tur visu laiku savas attiecības kārtoja, un bērni to īpaši kārtoja tajā laikā. Tie bija, iedomājies, tas bija 50, tātad man bija 10 gadi, tas bija 62. gads. Tātad tajā laikā tā tas notika, jā. Tur nebija tāds naids, bet tā izkaušanās tāda notika savā starpā. Tur kaut kāda aizvainojuma vai kas tur bija. Tas, iemesls patiesībā nevar vispār atrast. Un tad ir lauka skola, kurā es nonāku, kur klasē ir 7, 8, 10 tur bērni. Ja, un tu tur vari darīt jebko. Ja. Tā skolā veiksmīgi tur jauni skolotāji bija atnākuši. Un visu darījām, mēs visu ko skolā tur. Absolūti visas lietas, teiksim. Stundu laikā es atceros, spēlējām dambratu, teiksim, ja, tur diezgan brīvi mēs dzīvojām vispār. Un tad tiešām darīja visu. Paši taisījām sev futbola laukumu, volejbola laukumu, tur paši aizgājām pie skolas direktora, tas pateica, reku lāpstarociet, taisiet. Ja tur, teiksim, sākām spēlēt futbolu, tad mēs tur dīcām, ka mums vajag tagad braukt čempionātu, tur, teiksim, rajonu, tur mēs braucām. Jā. Kolhoz mašīna, smagā mašīna, kastē visi sēdējām smagajā mašīnā, ja lietas lieb brezentu pārvilka, tā mēs tur braukājām apkārt. Vispār daudz saka, laiks slikts, man liekas, ka laiks bija ļoti interesants. Jā. Ļoti, tā faktiski, un tā, ja par to gēnu tagad jautāju, tur bija tā, pilna rīcības brīvība. Es dzīvoju, man bija, mēs brālis arī tika izslēgts. Brālis bija gadu vecāks, un tad skola bija 4 kilometru attālumā no mājām. Es kā pirmā diena aizgāju, skolā bija internets. Es, protams, dzīvoju internetā, brālis naktis pārgulēja skolā. Viņš pateica, ka viņš tur nedzīvos. Viņš katru dienu gāja no mājas uz skolu un atpakaļ. Es savukārt, man likās, tas internets ir paradīze. Toreiz 6 dienu mācības bija 6 dienas. Jā. Paņēma pārtiku līdz savu, jā. Un tur bija, tur bija kā tur aizstiepti maisi, ievārījumi burku, no rīta tēja, vakarā tēja. Maizi jau nedēļas beigās bija tik sakaltas, ka tu nevarēji apēst. Pusdienas bija skolā, 6 dienas. Man liekas, kaut ko labāk es nevaru iedomāties. Jā. Vienreiz es braucot, kad man bija jāizsēt un nobalsoja man viena ģimenes sieviete ar 2 bērniem, un viņi tagad viņi bija paņēmis bērnus no internāta skolas, ka viņi internetā, un man tajā mirklī, man likās, mani bērni Rīgā, tur Laura tajā brīdī taisni bija Rīgā, tā ar vecākiem kopā un tā. Man likās, tas taču vājprāts. Kā tad tie bērni internetā tur dzīvo, un to nedēļu no vecākiem. Un pēkšņi es atceros, bet es taču tā dzīvoju, tie man labākais laiks bija. Pēc tam bija Murjāņi, atvērās Murjāņu sporta internāta skola, tur bez 2 domu nebija. Uzreiz tur aizgāju uz turieni, un tur atkal tur dzīvo prom no visiem. Jā. Tā faktiski man tāds īsts, varbūt tāds ģimenes gēns, bet nav manī laikam. Jā, interesanti. Mēs arī runājām iepriekš par tām sētām. Teicu, šeit Amaciemā nepastāv tāds sētu koncepts, un tu jau tad tajā agrā bērnībā mēģināji izkāpt ārā no tā ierastā. Tā bija skola, kura tevi ierobežoja, tu pārvācies uz citu attiecīgi. Tas vispār būtu tā pārspīlēt teikt, ka man viņi it kā ierobežoja. Es it kā vienkārši varbūt tajā mirklī tur varbūt kaut ko tā kā pārkāpu un tur. Bet
ko es tomēr visu laiku gribu uzsvērt, kad es nevienā mirklī nejūtu ierobežojumus. Faktiski cilvēks ir tāda būtne, kas fenomenāli pielāgojas. Jā. Un vienkārši tajā laikā izmantoja tās iespējas, kādas tas laiks deva vispār. Tur nevar teikt, ka tam laikam bija tikai sliktas lietas. Tur bija arī ļoti daudz foršas lietas. Okay. Kā ir ar tām pašām atmiņām no bērnībām? Tas viens spilgts moments tavā dzīvē, kā tu teici, tās maiņas un tas, ka jūs visu paši varējāt darīt, bet ir tās kaut kāds viens spilgts moments dzīvē, ko tu tā uz sitienu atceries, kas tā kā norūdīja to tavu raksturu, varbūt vai veidoja to tavu, es teiktu, uzņēmīgo vai uzņēmēju gēnu, kas tev tagad arī ir? Es domāju, ka viens gadījums noteikti. Tā bija tāda, varbūt ikdien, tas bija pateicoties, protams, saviem vecākiem. Jā. Tāpēc, kad viņi bija aizņemti darbā, līdz ar to laukos arī, kad es laukos jau biju, tur bija tā, ka vasar pieņemsim, ja? Mēs katru dienu ar brāli aizgājām uz ezeru. Katru rītu. Un, kad es amatciemu veidoju, tad man bija tāds sapnis, tā kā, ja? Izveidot tādu vietu, un tas man ir izdevies, par to es lepojos, kur bērni var brīvi staigāt šodien. Jo šodien ir tādi ierobežojumi bērniem. Jā. Viņš šodien nevar, piemēram, tāds 10-gadīgs bērns, vai, teiksim, nerunāsim par 6-gadīgu vai 7-gadīgu, lai makšķer, viņš aiziet un makšķerē. Ja? Amatciemā šobrīd var. Amatciemā bērni šeit pārvietojas. Vienreiz es tur restorānā ēdu, un tur uz laipiņas bija 3 bērni. Un es tā skatos, kas tur ar tiem vecākiem, kad neviena vecāka 3 bērni tur. Beigās man sievas paklau. Tie ir tavi 3 mazbērni. Katram ir viens, pie tam viņi nav neviens brāļi māsas, viņi vēl, katram ir savi vecāki. Ja? Un tur tā. Tātad jautājums, tu jautāji par, vai ir viens konkrēts gadījums. Konkrēta lieta, ko es varu pateikt, bija tas, kad tajā laikā nebija tās saucamās, nedarbojās tās saucamās, cilvēktiesības, tas laikam nav tas jautājums, bet tagad tā milzīgā sociālā vai kāda, vai jau tagad likumdošanā iestrādāta atbildība, kas ir vecākiem par saviem bērniem. Jā. Un manuprāt, ka tā visumā kaut kāda liela vērtība, piemēram, kad es amatciemu veidoju, tad es jau definēju par to, ka ļoti svarīgi, lai tāds ciemats atrodas blakus kādai mazpilsētai. Vai tā būtu Sigulda, vai tās ir Cēsis, vai, piemēram, Kuldīga. Ja? Ar ko ir mazpilsēta vērtīga manā skatījumā? Joprojām. Ja mēs no skolēniem, tad manā skatījumā, ja atkal viens 10, 12 gadīgs, teiksim, ja, bērns, viņam beidz stundas, un tādās Cēsīs, vai tādā Siguldā, viņš var no savas skolas aiziet līdz muzikas skolai, sporta skolai. Un tur nu nav, teiksim, tur tie vecāki izstāst, viņš var aiziet. Un joprojām mans uzskats ir, ka tas, ko viņš iegūst sev dzīvē, nav tik daudz, ko viņš ir stundas nosēdējis skolā, cik ir tas mirklis, kad stundas ir beigušās, kad viņam tagad pusstundas vai stundas laikā jānokļūst kaut kur. Pa ceļām viņam ir iedot vēl naudiņu, lai viņš iet un paēst kaut kādu bulciņu vai kaut kur apēst. Un viņš šajā brīdī ir pilnīgi patstāvīgs. Un tajā mirklī, manuprāt, ir lielākais ieguldījums. Viņa dzīvē notiek šie pastāvīgas mirkļi, kas tiek iedoti šajās mazpilsētās augošiem bērniem. Kas, protams, tiek ar likuma vārdā ar vien samazināt un samazināt šobrīd. Tu kā uzņēmējs ļoti labi arī zini, kad tev rodās idejas, tev noteikti ļoti daudz idejas ir, arī man daudz idejas ir, bet ļoti reti, kurš viņas tā kā pieķerās un realizē. Un tā lielākā problēma ir, ka tev sākumā daudz dažādi šķēršļi ir ar tām idejām, kā viņas realizēt, un šī nav noteikti vienkārši ideja, ko varēja realizēt. Pastāsti, kas tev varbūt bija tāds galvenais, tāda problēma, ar kur saskāries, tāds bloks varbūt uz to projektu, kad tu viņu biji izdomājis, kaut ko uzlicis uz papīra? Tātad pirmā lieta, lai vispār realizētu jebkuru lietu, ir jāatmet viens vārdiņš, ko tu lietoji, problēma. Jā. Tātad ir jāpieņem, kad problēmu nav.
ir dažkārt sarežģīti risinājumi. Dažkārt ir ļoti sarežģīti risinājumi. Ja? Bet tev jau psiholoģiski jāpieņem ir, ja? Ka tie ir risinājumi. Sākotnēji man vispār bija doma, ka es vairāk tā kā parku veidošu. Ka Latvijā var uztaisīt parku, pa parkiem man bija tātad mans, kā teikt, vispār tas, arī tas viena no lietām bija tas, ka Cēsu parks, man ļoti patīk Cēsu parks. Kurš veidots kaut kur, es biju pārsteigts, es strādāju Cēsu izstāžu direktors biju, un tajā laikā muzeja arhīvā es ieraudzīju, ka tas pilsdrupas ir sen, no 1200 kura tur gada, parks ir izveidojis tikai pirms 100 gadiem. Tagad vairāk, tagad iznāk tā, jau būs 120 gadi. Un koki, kas aug, nav vecāki par 120 gadiem tajā parkā. Un tad man tas tā kā likās, Latvijā ir tādi apstākļi bijuši, ka Latvijā ir tik daudz pilsparki, mūžu parki. Viņi ir 100, tas ir nevis 10, kad Latvija ir tāda pateicīga vieta, lai veidotu parku. Un sākotnēji man bija vairāk tā doma, ka tā kā parku veidot. Bet man kaut kur iekšēnē bija arī tā ideja par to, ka forši dzīvot skaistā vietā. Un tad ir kā tās lietas sauga kopā. Tā parka veidošana, un tas, ka tomēr būtu forši, ka tajā parkā, kurus tu veido, ir mājas un dzīvo cilvēki. Un, piemēram, mēs ejam garām, mēs māju redzam, bet katrai mājai ir savs pagalms, kuru mēs neredzam šobrīd. Mēs viņā nevaram iet, un tā ir viņa privātā teritorija. Tāpēc daudziem varbūt pat liekas, kas iziet cauri amatciemam. Viņiem liekas, ka it kā īsti, tas pats, kas visur, ceļš, māja, ietve, un it kā viss, bet tā burvība ir katram, ka viņam ir sava tā privātā teritorija. Jāstaigā daudz ir, Un tad man likās, ka būtu forša vieta, kur var staigāt cilvēki, Un tā vēl viena lieta, varbūt tai mēs vēlāk pieskarsimies šai staigāšanai, bet tagad par to ūdeni, piemēram, redz. Tur bija tā, ka šo dīķi, viņš bija tālu, tur tāda maza peļķītes uztaisīja. Viņš ir 800 metri garumā. Mēs pat vēl tālāk aiziesim, tad redzēsim. Un tad, kā radās šī vieta. Tas ir Jonathans pāri, faktiski te bija tā, ka es gribēju tā kā uztaisīt māju sev. Un tad to māju sev, šī vieta bija paredzēta, ka es tā kā veidošu māju sev. Un tad man vajadzēs tai mājai atvilkt klāt ūdeni. Tā es vilku, atvilku šeit ūdeni. Ar ko šī vieta man ļoti patika? Ar to, kad konkrētai mājai, ko mēs redzam, viņai ir 4 stāvi. Šeit ir 2 redzami. Mēs viņu 2 redzam, tad reku tad ir 4? Tas nemaz neievēroju to. Tad ir, tagad mēs redzam vēl vienu stāvu, kas ir, un tad ir vēl viens. Zem šī stāva ir vēl viens, kas iziet ārā tur pie tā ūdens. Un sākotnēji, tur bija tādas, sākotnēji, kad sāku darboties, daudz tādas, varbūt arī bērnišķīgas idejas. Šī viena tāda klasiska bērnišķīga ideja bija tāda, kad man likās, ko forši būtu tā pievilkt. Tajā brīdī es pat nedomāju, ka te ceļš būs. Man likās, pievilkšu ūdeni līdz pašai mājai, un tad tai mājai iebraukšu no otras puses. Te bija tas ceļš bija paredzēts. Un tad es nāk tā, kad es piebraucu, man 2 stāvi lejā, tu aizēju uz ūdeni, un tad piebraucot, tu nemaz neredz, ka ir ūdens, un tad uzkāp augšā, vēl viens ūdens augšā, un vienkārši to reliefu, Un tad no šejienes es arī sāku realizēt to ideju, izmantot reliefu. Tātad mēs šeit atkal, te var tātad apkārt, viss ir aizstādīts, tur nāks nākošās mājas, bet no šīm mājām nebūs redzams, tāpēc ir salas. Man ļoti daudz salas, kas ir, piemēram, šī sala, ko jūs priekšā redzat, tā ir arī uzbērta mākslīgi, un tie koki ir sastādīti. Un tas viss mežiņš, ko jūs redzat tur priekšā, izņemot tās lielās priedes, ko aiz muguras. Tas viss bija samests tāda grunts, un pirms apmēram 18-17 gadiem es sastādīju tos kociņus. Tie ir visi, tās visas priedītes, kas ir izaugstas stādītās tie kociņi. Un tad es arī sapratu, ka laiks tā ir, liekas, piemēram, 20 gadu liekas ilgs laiks, bet faktiski veidojot ainavu, 20 gadu vispār nav nekas.
Un kurā brīdī tad tas pats apgāds radās tā Jāņa Sēcavs veidols pirmos ieņēma? Tur man notika divas paralēlas lietas vienlaicīgi. Es biju Cēsu izstāžu nama direktors, un tur bija tā, ka Cēsu izstāžu nams bija tā kā filiāle muzeja apvienībai, Cēsu muzeja apvienībai, un līdz ar to es biju tā kā algots darbinieks. Jā. Un tad tas jau bija jau Gorbačova laikā, kaut kur 89. kaut kur bija tā, vai 88. Es tagad gados precīzi nepateikšu, tika uzbūvēts tur bija tāda jauna izstāžu zāle jaunajiem māksliniekiem. Mākslinieks vispār valsts ļoti dotēja. Padomu laikā, tāpēc, tad, kad iesākās tagad jaunie laiki, neatkarības gadi, tad māksliniekiem daudziem šis laiks bija ļoti nelabvēlīgs, protams. Tāpēc, kad padomu laikā mākslinieks bija dotēts, apmaksāts, viņiem bija arī mākslinieku darbnīca bija, un daudz mākslinieki, principā, šajā laikā dzīvoja, teiksim, viņi nevarēja kļūt ļoti bagāti. Viņi nevarēja vienalga, ja viņiem bija kaut vai, teiksim, tur vienalga viņš bija Dalī, vai kaut kā, tad viņš nekad nevarēja pārdot tos darbus, teiksim, tā kā. Bet viņš bija apmaksāts, un viņš tika dotēts, no viņa pirka darbus, teiksim, viņš bija Mākslinieku savienības biedrs, viņš bija nodrošināts, viņam pat pensija bija nodrošināta. Un tad, kad tie pārmaiņu laiki iestājās, tad faktiski daudz kas pazuda, un māksliniekiem bija jāizdzīvo no tā, kā viņš pārdod darbus. Un tad, protams, daudziem tas bija ļoti sarežģīti un ļoti komplicēti. Un dažiem, protams, bija jāatstāj, teiksim, šī mākslas pasaule. Un tad bija tika tāda zāle, jāinsētātais bija jauno mākslinieku, teiksim, tad jaunajiem māksliniekiem tika tāda izstāžu zāle atvērta 3 stāvos, tāda eleganta vieta. Un es biju Cēsu izstāžu vadītājs. Un man piedāvāja tad no Rīgas tur. Vispār mākslinieki ar sportistiem bija ļoti saistīti. Tajā laikā es biju kā sportists, bet faktiski man pat grūti teikt, kas mūs tur satuvināja. Piemēram, mēs taisījām orientēšanās sacensības, un orientēšanās sacensībās ļoti daudz, piemēram, Cēsīs bija tāds magnēts, teiksim, es tur taisīju tāds populārs tāds sacensības, ne sportistiem, tādiem, ikdienā tu varēji pēc darba atnākt un ieskriet mežā. Tā bija tāda ļoti... Tā bija tāda tipiskais tautas sports, kas ir ļoti arī šodien joprojām viņš eksistē, un ir viens, tāpēc arī tie orientieristi ļoti daudz ir, bet viņi nav profesionāli sportisti, viņi vienkārši iziet ārā. Tas tā kā kalnu slēpošanā, piemēram, mums ir profesionāls, mums ir 5, augstākais 10 tādi īsti profesionāli kalnu slēpotāji, bet mums ir vismaz 5000, lai neteikt 10,000 slēpotāji, kas ar kalnu slēpiem slēpo, bet kas nav sportisti, kas to dara prieka dēļ. Un orientēšanās sportā ir ļoti līdzīgi. Orientēšanās ir cilvēks, kurš, viņš nekad sportists nebūs, bet viņš pēc darba vai kā, viņš vienkārši aiziet mežā, un viņam patīkamāk, ja viņam ir karte, un viņam jāaiziet kaut kāds noteikts maršruts. Un tur pa sportu īsti nenosauks, teiksim, bet tai pašā laikā tev ir gandarījums, ka tu esi tos atradi savu kontrolu. Tai pašā laikā tu gribi būt, varbūt labāks, vai jūs 2 draugi aiziet. Ir labi, ka kāds ir uzņēmis tavu laiku, fiksējis, ka tu esi labāks, teiksim, un tas tā, ir. Un tad tās sacensības, teiksim, tajā laikā organizējām, un tur ar mākslinieki daudz piedalījās, un viņi arī man pierunāja. Cēsu mākslinieki man pierunāja vadīt Cēsu izstāžu namu, un savukārt no Rīgas, tur, ja man ir tā, es vairs tā nevaru atcerēties, bet tur bija viss tā plejāde, kas tur ļoti daudz mani uzrunāja vienlaicīgi. Tur bija, teiksim, tādi, kas ir tur, tā laika toreiz visi tie jaunie mākslinieki, kas bija viņi tādi populāri, toreiz viņi bija tādi, tur Mitrēvics, Vērpētgars, teiksim, tur Iltnere, tur, teiksim, tur Poikāns, tur bija tāda, vesela tāda, tā laika tādi zariņi, teiksim, brāļi, tur, teiksim, tāda jaunā paudze, kas bija. Un viņi man uzrunāja personīgi, vai es negribu vadīt. Un toreiz bija Mākslinieku savienības priekšsēdētāja, bija Džemas Kulme. Un Mākslinieku savienība bija diezgan tāda, toreiz jau tāda progresīva vieta vispār. Teiksim, tāda Sandra Kalnieta bija, teiksim, toreiz viņa bija Mākslinieku savienībā, viņa bija sekretariāta vadītāja vai kā tur, teiksim, un tur bija tāda
Tabaka māja tur ļoti piedalījās, teiksim tā, kad es viņiem piedāvāju, ka es esmu mieru tagad to vadīt ar noteikumu, ka tas ir man tā kā privāts uzņēmums, zinām mērā, kad mani viņš ir uz pašfinansēšanās noteikumiem, ka man algu nemaksā neviens. Bet ja es nopelnu, tā izstāju zālē, tad ja es nopelnu, tad nopelnu, un ja ne, tad nenopelnu. Un nopelnīt es nolēmu, ka es mēģināšu pelnīt ar katalogiem. Ka es taisīšu izstādes, un, teiksim, Poikānam es taisīšu izstādi, un katalogu iespiežu. Un katalogu dod tirdzniecībā. Un no tās katalogu tirdzniecības es tā kā tagad iegūstu kaut kādus ienākumus. Un tā problēma bija viena, kad man neviens nevarēja nodrukāt kvalitatīvus katalogus. Un nevarēja nodrukāt, un man radās tā vēlēšanās, ka man vajadzētu pašam sākt tagad darīt. Tad es pats tos katalogus sastādīju, tad es jau biju saistīts ar to, ka es visu jau to dizaineru darbu darīju pats vispār. Arī izstādes es iekārtoju pats. Un es tā kā soli pat pietuvojos poligrāfijai. Kad man it kā bija ar to poligrāfu saistīt. Plus, tad, kad bija jaunie laiki sākušies, varēja uzņēmums dibināt, un mums visiem orientierismiem bija sapnis, lai Latvijā būtu precīzi ceļu kartes. Un tad es dibināju uzņēmumu, tātad, kas arī saucās kā karšu izdevniecība. Bet viņi notika abi paralēli. Paralēli es tātad sāku nodarboties ar poligrāfiju, un paralēli attīstīju karšu izdevniecību. Un tā karšu izdevniecība man varbūt tas tik veiksmīgi viss tā teikt aizgājis to, kad es sāku drukāt, lai es ātri konstatēju vienu, kad ne kartes un ne katalogi man nekādu peļņu nenes. Jo viņas nepērk nevienu īsti. Tās kartes savukārt būtu labas, bet viņas ir ļoti dārgi izmaksā, un vēl cilvēkiem nav tāda ticība. Bet es biju saistīts ar poligrāfiju, un es sāku drukāt visiem, kam vien vajadzēja kaut ko drukāt, jo es biju iegājis jau tajā poligrāfijas tajā sfērā. Un pēc sākās tie jaunie laiki, kad cilvēki visu, ko ražoja, un tur bija interesants laiks. Tur bija tāds, ka, piemēram, veikalā varēja visu, ko nopirkt, bet nevienam produktam īsti nebija etiķetes. Jo nebija kvalitatīva nekāda druka. Un tad tā mana darbība sākās poligrāfijā, pateicoties tam, kad es sniedzu dažādas pakalpojumus, kad es drukāju dažādi grāmatas, es sāku drukāt, tāda, piemēram, tāda klasiska grāmata viena, ko tiešām ļoti vērtīga. Un ja kāds joprojām pats es viņu meklēju, jo es esmu izdāvājis tāds, piemēram, aizbraucu uz Zviedriju, toreiz kaut kā vispār bija jūra līdz ceļiem. Tur tāds Uldis Ģērmanis Zviedrijā, viņš bija devis grāmatu Latviešu tautas piedzīvojumu. Faktiski labākā vēstures grāmata, kas ir iznākusi tāda pa Latviju, tāda saucās dīvaini, un es aizbraucu pie viņa, es sarunāju, lai viņš iedod tiesības man to grāmatu nodrukāt, un es nodrukāju 100 000 eksemplāros tos latviešu tautas piedzīvojumus. 100 000? Jā, viņi visi tika pārdoti toreiz tajā laikā, teiksim, jā. Paka 100 000, tas mums nav tāds tirāžs vēl joprojām. Tagad tādas tirāžas aizmirstam, nav vairs tagad. Tad es gatavojos, es varu tādu salīdzinājumam teikt, pirmo karti nopietno, ko es gatavoju visu laiku. Un to karti ieguldījos, es gatavoju, tā bija Rīgas plāns. Un kad Rīgas plānu es biju sagatavojis, tad man nebija naudas, ko viņu izpirkt. Man viņu drukāja, man bija fabrikā nodrukāts jau. Es biju jau milzīgos parādos ieslīdis, jau gatavojot to karti materiālu, bet tas bija plāns ar jaunajām visām Rīgas ielām. Un tas plāns bija ļoti vajadzīgs, jo Rīgas plāns bija ar vecajām Ļeņina iela un visām pārējām, un tā bija iela nosaukumi nomainījušies visi, un es šo nodrukāju, viņu nodrukāju 200 000 tirāžā. 200 000 tirāžā. Es Rīgas plānu izdevu, un es viņu pat nevarēju izpirkt ārā. Un tad man palīdzēja toreiz labvakar puiši, viņi toreiz... Viņiem bija cēsīs, viņiem bija viena tikšanās, viņi bija vienā kafēnīcā, toreiz bija,
atbrauks, man pateica, ka labvakar puiši atbrauc, un es aizbraucu pie viņiem, un es viņiem atvēru to Rīgas plānu, un es viņiem rādu, kad kur visi ielu nosaukumi ir. Un viņi tagad to pasaka, ka tagad pirmdien sāksies tirniecība, svētdienā, ja nemaldos, bija tā pārēja, toreiz labvakar bija, toreiz tā ir absolūti neatļautā reklāma, it kā, ja, tas bija laiks, kad vēl neeksistēja tāds formulējums, ja. Pa televīziju, ja? Un televīzijā, un viņi atvēra to karti, viņi teica, ka kur ir toreiz apgāds Jāņsēta saucās, apgāds Jāņsēta ir sagatavojis, un tūlīt pārdošanā nāks, ar pirmdienu iznāks ārā. Man viņas, protams, viss vēl fabrikā bija, es nebija izpirkt un nevarēju dabūt, un man nebija naudas, ar ko izpirkt, ja. Un tad bija tā, kad no rīta zvanīja telefonu, man nopirka 5000, tur vienam bija tāda turistu aģentūra, bija nodibināta, tas nopirka pirmās 5000 kartas, ja kā samaksāja, un nākošais vēl priekšapmaks un tādā veidā pārējās izpirka, ja? Un tad es biju paguvis pirmās 5000 un 5000 tā pārdot diviem, apsolīt, ka viņiem tas ir, it kā jau viņi man dod. Un tam man bija zvans no Ivars Zariņš, ir Santas līdzīpašnieks, toreiz viņi tikko arī to žurnālu, nē, viņam nebija tajā brīdī žurnāls, kur no Santa nebija tajā brīdī, Ivaram bija cits, un Ivars man piedāvāja, šī pērku visu tirāžu. Sanāk 180 000, nē, 190 000 palikuši. Viņš nopirka visu tirāžu. Wow. Nu, viņš gan nopirka, viņš izdarīja pirmo komerciju, protams, daudz labāku. Viņš izdarīja to, kā teikt, uz ko es pat nebiju iedomājies. Ja es to vienu karti taisījos pārdot par, tā nosacīti par toreiz, tad man grūti pateikt, vai repsīši bija tajā brīdī vai nebija, ja? Bet, ja mēs tā salīdzinošās pakāpēs tā apmēram teikt, ja es viņu biju sagatavojies pārdot par €1, ja, tad Ivars, viņš pieturēja mazliet to tirniecību, kāpēc viņam vajadzēja visu nopirkt. Tāpēc, ka viņš uzreiz pārdeva ārzemju pirmo pusgadu, viņš vispār iesaldēja, paldies Dievam, ka tomēr mums karš veikalā palika 5000, vai cik mēs varējām tos tirgot, jo citādāk vispār es būtu visu Latviju piekrāpis, bet tikai 5000, jo Ivars viņas tirgoja visus ārzemju latviešiem. Es nezinu, protams, pa kādu cenu, par to mēs neesam tā runājuši vai kā, un viņš tā teikt, es nezinu, vai tas bija pirmais vai kāds, bet malacis viņš to izdarīja ļoti labi. Viņš faktiski arī mani ļoti, tā teikt, tajā brīdī palīdzēja. Man faktiski tā tik vērienīga ideja, teiksim, nebija ienākas prātā, teiksim, ja. Viņš, protams, to naudu ātri atpelnīja, un, protams, pēc apmēram 2 gadiem vai cik, man jau bija karš veikals, un neiztirgotās kartas viņš man atdeva atpakaļ. Tāpēc, kad viņam jau tā izplatīšana tajā brīdī, tas vairs viņa interesēs nebija, viņš kā savu bija izdarījis. Bet, tas tāds foršs piemērs vispār, ir tam, kā teiksim, tas padomi, pareizāk sakot, katram, kas padomijā bija audzis, katram vajadzēja zināmu laiku, lai restartētu jaunajam laikam, teiksim, un kurš to izdarīja, teiksim, restartu ātrāk, tas to sākotnējo kapitālu izveidoja, teiksim, lielāku, teiksim, un tas tā teikt, kolosāli, es tā teikt, tikai. Tas bija tas labs laiks diezgan. Kā ir ar to pieredzi Jāņa sētā, tad, kad tu biji apgūs jau, jums bija, pirmkārt, kā jūs to piedāvājumu varējāt apstrādāt, piemēram, jūs izdevāt tās Rīgas kartes, un tad, piemēram, kā jūs varat izdomāt, ka tagad vajag Daugavpilī kartes vai kaut kādā citā vietā, kā tas strādāja, kā jūs to pieprasījumu pārbaudījāt? Nē, vispār tur bija tā, kad tas bija tāds 10 gadu periods apmēram, kad mēs nevarējām vienlaicīgi sagatavot. Mums nospēlēja tāda veiksme. Tajā laikā parādījās dažādas programmas. Un ar gadiem es tiešām varu arī sameloties, vai tas bija 93. vai 93. vai kurš tas gads bija. Kad man piedāvāja, bija, ja nemaldos, Kanādas, tas bija, bet tam es neatceros, kas bija pa fondu. Un
mēs varējām iegādāties programmu, kas nebija lēta. Ja? Es tādu nevaru pateikt, vai tie 50 vai 100 tūkstoši vai kādu, bet mēs viņu nenopirkām šo programmu. Es vairs tagad detaļās neatcerēšos tos nosacījumus, bet tā programma bija, jāsaka tā, wow. Tas bija tā. Tam laikam, tātad, ja mums bija tas mazais raidītājs kaut kāds, mums bija mazais kaut kāds džipiņš, ko mēs nopirkām, un tas džipiņš brauca pa ceļu, un tās kartes, ko mēs sākām izdot, Jāņsētas kartes, tas bija nāca pēc kārtas, toreiz mēs tā kā rajoni vēl bija. Cēsu rajons bija pirmais, tāpēc, ka tas kā mans rajons. Un tad mums katram vajadzēja gandrīz gadu apmēram, lai mēs sagatavotos. Mēs braucām, tas džipiņš brauc pa visiem ceļiem, un vakarā viņš zīmēja kartes. Un tad džipiņā viņš atzīmēja, vai tas ir asfaltēts ceļš, vai tas ir grunceļš, vai tas ir izbraucams ceļš. Un savukārt, par cik karšu izdevniecībā strādāja orientieristi, tad orientieristi ar velosipēdu un kā gāja, teiksim, tās kartes, kas, piemēram, Rīgas plāns, viņš vispār bija unikāls, kas tika tas pirmais izdos, jo tur mēs iezīmējām pagalmus visu, jo to ar roku zīmēja pagalmus, jo ar ko pagalmus, teiksim, ir specifisks. Šobrīd tā vairs nav problēma, bet tajā laikā bija tā, ka pagalmā ir, piemēram, viena iebrauktuve, vai daži pagalmi, kur ir, teiksim, 4 stāvu mājas, kur ir 6 mājas, kad daži pagalmi ir tādi, kur ir viena iebrauktuve un tāpat izbrauktuve. Un ir, kur var iebraukt un arī vēl otra izbrauktuve. Un, teiksim, mēs tās kartes izmantoja visi, policija viņu varēja izmantot, viņi ātrā palīdzībai, tas bija ļoti, teiksim, tās kartes visiem dienestiem, tās bija vienkārši, tas bija, bet to zīmēja ar roku tajā brīdī, to izzīmēja orientieris, viņš gāja un, teiksim, izzīmēja. Un tas bija ļoti laikietilpīgs process, un tā darbība bija diezgan vienkāršota. Mums bija diezgan liela līdzekļi jāiegulda. Tad parasti mēs gājām, teiksim, Cēsīs aizgājusi Cēsu pilsētas toreiz, kas bija vēl rajona komiteja. Es viņiem piedāvāju, ka mēs izdosim Cēsu karti, bet mēs varam izdot tad ar nosacījumu, ja, piemēram, mums, teiksim, 1000 kartes vai cik nopērk tā Cēsu rajons. Viņš nopērk, viņš mums uzreiz dod pirmo finansējumu, ar ko mēs varam tālāk tur startēt. Bet ar bija saistīti, tur es sāku stāstīt un mazliet, teiksim, detaļās man tā poligrāfija iegāja pa vidu, jo tās kartes pats par sevi, viņas īsti tā kā es nevarēju atpelnīt, bet karšu drukāšana man notika paralēli, kad es drukāju dažādas citas lietas uz lielās loksnes, kas bija 70 x 90. Es drukāju kaut kādu, teiksim, etiķetes, piemēram, kas man bija labi apmaksāts darbs, piemēram, tur, teiksim, piemēram, zivju kombinātiem, es visiem, teiksim, etiķetes iespiedu, zivju etiķetes. Tad man bija visa tā loksne bija noklāta, kur man to drukas loksni man apmaksāja etiķešu pircējs, un man karte tika pielikta klāt, teiksim, tā karte, viena karte, un tur tās 1000 etiķetes, tur uz vienas lapas man bija apmēram 60 etiķetes un viena karte. Tas vēl sanāk to kartu tu pa brīvu palielam. Tā karte, man tā druka, tās izmaksas bija pa brīvu. Un tā es varēju, kā tās kartes, teiksim, tādā veidā. Un toreiz jau tās papīra kartes tiešām tad arī katram gandrīz autobraucējiem bija, bet tas bija īsts laiks. Es zināju, ka tas būs īsts laiks, tāpēc, kad digitalizācija parādījās, tad mēs taisījām to, tad mums bija variants, ka mēs digitālo karti uzzīmējām, un mums bija tā, jau diskutēt, tā karte bija, un tur man parādās jau tad mazliet konflikts, tas bija kā mans uzņēmums, man bija tā kontrola pakete, bet tur bija vēl arī pārējiem, man bija, toreiz bija tikai, bet kontrola man bija 64 vai cik procenti, un tie, kas man strādāja, tiem es arī piešķīru kaut kādas daļas. Es vienkārši piešķīru, teiksim, ja 30% man bija, teiksim, kas vadīja karšu izdevumu, un tad mums bija pirmās tādas nopietnās domstarpības. Jānis Turlais, teiksim, bija toreiz vadīja. Malac, viņš bija ļoti labs, teiksim, viņš bija kā vadītājs, viņš bija fantastiski, viņam komanda bija laba un viņi, teiksim, strādāja, bet, protams, viņš neiegāja iekšā tajās komercijas lietā. Viņam, teiksim, es nodrošināju to visu,
Un kā jau daudzi, kas rada produktu, un tā kā viņš digitālo karti radīja, tad viņi uzskatīja, ka tā karte ir fantastisks produkts un ka viņš nedrīkst būt lēts. Ja, un tad es savukārt, man bērni gāja skolā, un viņi saka, tad to e-karti neviens neizmanto tavu jāizsēc. Googles, paņem no Googles, tā ir neprecīzi slikta. Bet viņu var brīvi dabūt, viņi neko nemaksā. Bet tas mūsu disks ir ļoti dārgs. Tajā brīdī tu saprati, kad... Un tad un es teicu uzreiz, kad viss momentāli mēs izdevām diskus, es teicu, mums ir pirmais ir visām Latvijas skolām jāizsūta pa brīvu diskus. Mums diskiem jābūt ir bibliotekās, visur pieejamam brīvā kārtā, lai pierod strādāt ar mums. Mums tā cena diskam ir momentāli, mums ir jāsamazina. Mums ir jāsamazina cena viņam, tāpēc, lai viņu varētu visi lietot. Un toreiz mēs tā kā, viņi palika pie sava, ka tā ir, ka mēs degradēsim produktu. Un, protams, tas nebija, teiksim, ja mēs tagad domājam no tādas, teiksim, tā komercijas viedokļa, tas bija liels solis atpakaļ. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc es jau pieņēmu lēmumu, ka es savas daļas pārdošu. Un ka es, kad mums tur radīja vēl komercijas rezultātā. Arī šobrīd arī tiešām es sapratu, ka uzņēmums, kā lai pasaka, gatavos labu produktu, jo cilvēki ir ieinteresēti gatavot labu produktu, un tiešām viņi arī gatavo labu, bet ar komerciju tur nav saistība. Bet faktiski jau ir tāda lieta, ka, ja tu gribi tā teikt, attīstīties, vēlreiz, tad tev jāaug kopsolī, teiksim, patiesībā tavam produktam, ir jābūt ļoti pieejamam. Tā ir viena no tādām, manuprāt, man bija tāds interesants gadījums. Es māju tajā laikā būvēju Rīgā māju, un tagad mājā, protams, tur Čekurkalnā un baseinu liek tādu. Un tā to baseinu liekot, tur atbrauc man viens, viņš bija vīna fabrikas direktors, un viņa vīna etiķetes tagad pasūta un tā, un viņš jau tagad tur pārdod tagad to vīna fabriku, tur iet pārdošanā, un viņš Miami pērk māju, un viņam tagad tie Miami, Jā, Miami, un tagad tie, kas man baseinu liek, viņi ieved viņu paskatīties. Un viņš tagad skatās, un viņš skatās, viņš tāds, tu esi uzbūvējis tādu māju? Ko tu dari? Ko tu nodarbojies? Es saku, es etiķetes drukāju. Un viņš pateica zelta frāzi, viņš žīdiņš, protams, jāteiksim, un ko viņš uzreiz, un ar etiķetēm māju, tad viņas ļoti lēti pārdod. Lēti, jo es tiešām ražoju daudz. Viņas bija, es skaitīju viņas tonnās. Nevis, teiksim, etiķetēs. Un pateicot zelta frāzi, ja tu gribi to biznesu uztaisīt, tas ir, un es daudziem arī tālāk, kas sāk ražošana. Teiksim, ja tu gribi ražot, un tu gribi dārgi pārdot, tad tu neattīstīsies. Ja tu gribi attīstīties, tad tavu produktam jāsamazina cena, teiksim, un savukārt tas, kas taisa ļoti labu produktu, viņam liekas, ka produkts ir ļoti vērtīgs, tas produkts. Un vērtīgs, un viņš nedrīkst devalvēt viņu it kā, un tāpēc tā cena jātur, Un tur tā lieta, tas neiet rokā, tā ir tāda. Bet man tas visu laiku tas patika. Jā, tiešām. Jā. Kas bija tavuprāt sarežģītāk radīt to Jāņa sētu, kas bija tas pirmais, tu kopā ar poligrāfiju savienot, vai attiecīgi amatiem to, ko mēs šeit redzam, vai tos nevar divus salīdzināt pilnīgi pretēji radikāli? Tur ir, mēs varam apskatīt, tā teikt, uzreiz tātad dažādas aspektus. Jāņasētu es radīju vecumā, pamatā tas tie pīķi gadi bija no 90 līdz 2000, tas ir tātad vecums man ir tātad 40 līdz 50 gadiem. Pareizāk sakot tā 20, pareizāk kaut kur es sāku 27, 28 gados.
Jā, un tad tas ir 30, 37, 30, un līdz kaut kur līdz 50 gadiem. Man bija ļoti... Es varēju 18, 16, dažs kā 20 stundas diennaktī strādāt. Es atrados, es Jāņsētu palaidu režīmā, diennakts režīmā. Man strādāja sekretariāts Rīgā un Cēsīs, kur bija tipogrāfija. Man strādāja 4 maiņās cilvēki. Jā. Man jebkurā diennakts laikā dāņi mani pārliecināja par to, ka ja tu gribi, viņi saka, lai kaut ko tu nodrukātu, māksliniekam ir jāsagatavo. Pieņemsim kaut vai tas ir buklets. Mākslinieks uztaisa bukletu un izstādē kādam, kas ir pasūtītājs, viņam vajag šo bukletu. Mākslinieks kā likums bukletu pabeigs pēdējā naktī. Bet buklets datorā nav buklets. Viņš jānodrukā. Jā. Un viņš saka, tev tā ir drukātavai. Toreiz savas tipogrāfija, tas nepareiz, tad padomi tas drukātavai. Tātad drukātavai jāstrādā diennakts režīmā. Jā. Tam repro centram, kurš sagatavo, kur pāriet no datoru uz saucamiem, teiksim, uz tām digitālo formu, teiksim, tev ir lai drukāt varētu, jā, repro centrs, kas bija Rīgā, jā. Viņam jāstrādā diennakts režīmā, jo tas mākslinieks, viņš parasti darbu beigs 3 vai 4 naktī. Jā. Jā. Un tad, vārds sakot, tad bija man tas ļoti patika. Tātad strādāja sekretariāts diennakts režīmā Rīgā, Elizabetes cielā, tur varēja mākslinieks atnākt 3, 4 vai 5 no rīta, viņš varēja atnākt, viņam ielika repro centrā, tad parādījās, tā teikt, mums jau uz Cēsīm taisni, mums bija pirmais vads, kur mēs dabūjām tiešo savienojumu, un mēs varējām pārsūtīt datus uzreiz uz Cēsu tipogrāfiju, un tātad 4 vai 3 naktī atnesa to darbu, 94. gadā tas bija kosmos, tad tajā mirklī viņu pārsūtīja 5 vai pēc stundas, viņš pārsūtīja uz tipogrāfiju uz Cēsīm. Cēsīs viņu iespiedu mašīnā ielika, un 7 no rīta mašīna, kas brauc uz Rīgu, viņi uz Rīgu jau atveda nodrukātā veidā. Un tad tas man tā ļoti iepatikās, un tad bija tas laiks, kad tur jau Latvijā mēs kā jau visi ļoti saistīti. Man sekretariāts strādāja, jaunas meitenes tur bija un tad tur paralēli viena bija tāda, kas Godmanim bija sekretāra, vai katru es tagad arī varu sameloties, bet, pietumināt, un Godmanis tajā laikā izrādījās Godmanim sekretariāts tajā laikā, tajos 90. sākumā. Diennakts režīmā strādāja. Okay. Un man likās, tas ir itīgi, kāpēc, ja jau viņam strādā, kāpēc, lai man nestrādātu. Un tad mainījās, un veselība atļāva. Man tas patika, es braucu, un man bija tāls tipogrāfijā, es daudz darīju, tad es Cēsīs uzbūvēju tipogrāfiju, un es tur 500 km diennaktī, man likās, tas bija foršs laiks, es tur braucu. Es sapratu pirmo reizi, ka ceļā atrasties, tas nav zaudēts laiks. Jā. Ceļā tu vari, ja tev mašīna ir daudz maz ērta, tu vari izdomāt, pārdomāt, tu vari sakārtot lietas vispār, un es Vācijā tur domāju, kā tie cilvēki tur brauc pa autostrādēm uz darbu 2 stundas un atpakaļ. Pazaudēts laiks, bet izrādās, ka ne, ka tajā cilvēka, ir sevišķi, ja tu taisi uzņēmumu vai veido uzņēmumu, vai tev ir daudz lietas jāatrisina, tu esi viens, tu vari ļoti koncentrēties, tu vari pārdomāt, tu vari daudz lietas, teiksim, tu pats vari ierunāt, vai kā teiksim. Tas tāds strateģiskā tikšanās ar sevi, braucot tajā mašīnā. Tā ir ļoti, tu aizēji varbūt projām, tu esi uzvelcies, tu esi tur sastrīdējies, kā tu tagad atslāpst, tad, kad aizēji tagad, tas bija tāds laiks. Jā. Un tajā laikā es motivēts, darbojos, bet tad notika tā, ka 2000. gadā tur bija krīze, es diezgan daudz drukāju arī Krievijai, tajā laikā bija Krievijas krīze, un rezultātā man bija tipogrāfija viss veidot man bija 10 miljoni kredītos, man bija iekārts uz līzingiem, uz paņemts, man pašam nepiederēja patiesībā nekas. Jā. Tas viss piederēja kādam citam. Jā. Vai nu bankai, vai līzinga organizācijai, vai man bija tādi privāti kreditori, man bija vācietis, viens man uzlika 2 iespiedu mašīnas, viņš finansēja kaut kur neatceros, tur bija vairākus miljonus, ar viens Dānis miljonu, tur bija kā joks toreiz. Jā. Dānis vispār to es vēl līdz šodienai nesapratīšu, nekad mēs tur Bergbazārā satikāmies, tur Kroziņā sadzērām, un es viņiem to parādīju, ka es tur to daru, un tajā brīdī es tur drukāju, un es tā viņiem stāstu, ka tā drukāšana ir tāda, bet man vajag modernāku tehnoloģiju, modernās datorus modernos, bet es nevaru nopirkt tajā laikā daudz, kad
tur bija tehnoloģiski aizliegumi, ka varēja, piemēram, to, ko varēja nopirkt Rietumvalsts, nevarēja vēl ievest šeit. Un Dānijā viņš varēja nopirkt no akvas, teiksim, viņš jaunāko tehnoloģiju, bet šeit tas nevarēja nopirkt. Un tad viņš varbūt tur diezgan labi nopelnīja, teiksim, un toreiz procenti bija 70% bija kredīts. Un toreiz mēs to tā kā iedzērām un es viņam saku, ka man vajadzētu, cik viņš apmēram, kādu miljonu, es saku, man vajadzētu toreiz. Tas bija kāds, 94. vai kurš gads. Labi, viņš saka, labi, un tad viņš, es domāju, ka diezgan, kādi procenti varētu būt, es saku, labi, viņš man nosauc, 24% būs labi. Man likās, ka Banka Baltija 90%, teiksim, 24 gadā, Viņš tagad 24 piedāvāja man tagad tā, bet viņš saka, bet iekārts, dators viņš pats pirks, un tad viņš nopirka tur akvas servers, man bija 500,000, tur aizgāja, tur, teiksim, un tad dators, un tie datori, bet viņš Dānijā visu. Viņš Dānijā, viņš ieķīlāja savu privāto māju, Čals Jauns. Okay. Un pa miljonu dabūja no savas mājas un nopirka. Jūs vienkārši sadzērāt krogā, Jā, un es viņu patiesību, tad viņa pārstāvi, tur dāma brauc, tā arī bija interesanta. Viņa stāstīja, kā Dānijā notiek, tajā laikā, 90. gados Dānijā notika cīņa par līdztiesībām. Jā, tur bija tā, ka Kopenhāgen arī es nevarēju saprast, tur ir divi kopā, un es nevarēju saprast, tie ir divi čaļi, divas meitenes vai čalis un meitene, ka tur viņi tur dievās, un tā viņi stāstīja tos visus gadījumus, kā viņi cīnās, piemēram, teiksim, viņi saka, piemēram, mēs prasam, kā notiek tā cīņa? Uz katru soļu. Uz katra soļa mums notiek tā cīņa. Ko nozīmē uz katra soļa? Tas tā, ka es sēžu mašīnā, es atbraucu, man vīrietis atver durvis mašīnas. Es pagriežos projām, un es gaidu, kamēr viņš durvis aizvērs. Tālāk, tad es pat atveru un izkāpju. Vai viņš saka, piemēram, sabiedriskā transportā vispār bija aizvainojums tajā mirklī, ja kāds vīrietis piecēlās un dāmai sievietei piedāvāja vietu. Tas bija aizvainojums, to varēja dabūt. Viņš, teiksim, ka tas tajā mirklī bija kā cilvēktiesīgi pārstāvja. Tas tā Dāņi bija interesanti. Viņi man daudz ko tur tā Dāņi nāca man, un tad mums arī tur, viņš arī, Dānis bija arī tas, kas pārliecināja man par to, ka naktī jāstrādāja. Un Dānis iemācīja, ka žargonā jārunā tur. Viņš tur gāja pie akas, mums vajadzēja nopirkt to iekārtu. Viņš saka, tagad mēs iesim. Ko mēs iesim darīt? Pautas krūvēt. Tad tas ir tipogrāfijas laiks. Jā, tas bija tāds laiks, kad veselība, bet, es biju arī, katrā ziņā tur bija sliktā lieta, nāca līdz apjoms auga, izauga jau kā bija lielais presnams, lielie uzņēmumi izauga 11 miljonos jau iestiepās, 500 darbinieki bija, es biju pats stresā, tad es noķēru pirmo infarktiņu, teiksim, nekustējos, vairs nesportoju neko, teiksim, visu laiku braucu, atrados tādā stresā, bet stress bija galvenokārt ar poligrāfiju saistīts vienu iemeslu dēļ, tāpēc, kad no 3 līdz 5% poligrāfijā ir brāķis. Bet es katru dienu man noliek priekšā brāķi. Un es principā faktiski nedzīvoju ar to foršo, kas notiek. Bet es dzīvoju ar to, ar to slikto. Un es tur visu laiku, man vajag tur uzlabot tās lietas un tā. Un tad man tur kārtība vajadzēs, tur ievies, tur, teiksim, cilvēki sāk man nāc darbā, kad viņi grib. Tad es ieviesu tipogrāfijā, ka man ir kartiņu režīms, kad tev caur kartiņu tur jāiet, tur es visu, teiksim, lai viss bija pirku programmas, man bija Cēlas tipogrāfija 95. gadā bija supermoderna tipogrāfija. Starp citu, 90 apmēram tajā laikā Cēlas tipogrāfijā pirmā darba vieta bija vienam no draugu līdziepašniekiem, Agrim Tamanim. Jā, kur viņš var arī brīdim to piemint. Agris bija jautri zēns, daudz lietas darīja, un es viņu diezgan netaktiski atlaidu no darba. Man likās ļoti pamatoti. Viņam galīgi tas nelikās pamatoti. Tagad mums ir ļoti labs, mums tā teikt ir attiecības. Bet, un kā es gribētu teikt, kad nevis pateicoties viņa talantam un tomēr ģenialitātei, viņš daudz ko izdarīja, tāpēc, ka viņš tika netaktiskā veidā
atlaists, vai kā viņš teica, tu mani pacini tur, vienkārši atnāc un pateici, ka viņš bija tur izdarījis kaut kādu disciplīnas pārkāpumu, kas, teiksim, tajā laikā manos rāmjos nederēja, un es viņam diezgan netaktiski teicu, ka jāatlaiž un tā. Bet katrā ziņā, jā, tas bija tāds, teiksim, tajā pašā laikā bija, protams, unikāls lietas. Mēs Latvijā pirmie sākām mākslas grāmatas, mēs poligrāfiju pacēlām standartiem. Mēs tajā brīdī poligrāfija tika pielīdzināta pasaules standartam. Šodien mēs drukājam Latvijā, Vācijā nekāda atšķirības. Viss ir jau nostādīts. Tajā 90. gados man likās, ka es esmu kaut kas vienreizējs. Es esmu kaut ko izdarījis tādu, ko vispār man likās, un es dzīvoju uz tā viļņa. Ja? Un tad jau parādījās nākošās tipogrāfijas, parādījās tas, ienāca jaunās tehnoloģijas. Un patiesībā kaut kādā mirklī es sapratu, ka tas, ko es radu, nekas īpašs jau nav. Jā. Visā pasaulē jau tas ir. Es tikai esmu pielāgojies tam, un nekas ģeniāls nav tas, ko es daru. Un tad laimīgi, un tad noķēra arī infarktiņu vēl, un tā. Un tad es biju aizbraucis taisni uz Krimā, tur bija tāda, man pierunāja, tur staigāt pa kalniem, tur gan lieli kalni nav, un tur... Bet tev tā dienā no rīta uzēja kalnā, un vakarā atgriez dienas gājiens, tāds 8 stundu gājiens, tāds ir, ja no rīta aizēja, un līdz tumsai 6 vakarā tumsai jāatgriež atpakaļ. Un tā es tur biju aizbraucis, un piezvanīju, man saka, ka Klauči, tur Krievijai krīze, rezultātā mēs esam 2 miljoni minusā, man ir kaut kādi 10 miljoni kredīti, viss ir ieķīlāts, apgrozījuma līdzekļos. Es saprotu, ka situācija ir viss manā dzīvē, viens ciklis ir noslēdzies. Jā. Viss man māja, viss mašīna, patiesībā es tāds kāds stāv. Tāds es esmu. Un tad es vakarā atnāku mājās, tad otrā dienā, man vēl caur vienu dienu jābrauc atpakaļ no turienes. Man viena diena palikusi. Tagad nākošā dienā ir labi, es iešu kalnā. Iešu viens pats tā grupa, nekas nav sarunāts. Es tagad eju augšā, kāpju pa tiem akmeņiem visu laiku. Es domāju. Es visu laiku, viss es esmu, viss. Es tagad, galvenais man kauns, man tie parādi, vienkārši priekšējot, ka es atbraucu, man nolika priekšā grāmatvedība, ka mums šobrīd ir, ja mēs aizējam pa pieskari, mums ir 1000 rēķini, sākot no 10 eiro līdz kaut kādiem tur tiem ir kredīti, ko ja mēs bankrotējam, mēs nesamaksājam naudu. Ja? 1000 man dažādi nemaksāti, jo viss iet uz pēcapmaksu. Tur dažiem mēs maksājam pēc mēneša, dažiem pēc 2, dažiem pēc 30. Es domāju, kā es vispār varu kādam tādu paskatīties acīs. Ja? Nerunājot par to, ka es esmu pats kā fliks un dabaks. Ja? Vispār sakot, viss tur tā, kas... Un ko tad es esmu baigi uztaisījis? Neko jau es neuztaisīju. Poligrāfija, tas nekas nav izdarīts. Ja? Un tad es tā kāpu, te kalnā tur kāpu, aizdomājies, un tad uzkāpu augšā, tur vēl pasēžu, apēdu maizīti. Pēkšņi paskatos pulksteni. Ir kaut kādas parasti tā kā 4 augšā, 4 atpakaļ. 3 stundas pagājuši. Un tad satumsīs, pilnīgi tums. Un es lejā netikšu. Un tagad es bliežu lejā. Tagad es tās 3 stundas bliežu tur uz leju, vispār ir baigi bīstami, jo tur nav tādas liels klints, bet tur ir tādas 5-metrīgas tādas ir, un tur no tās novelties, tu vari brīvi. Es slapšu tagad. Pīstāt tās 3 stundas, un es ieraugu tagad to viesnīcu, un paliek tik viegli, es paspēju pēdējā mirklī, tā tumsiņu, es ienāku viesnīcā iekšā, es apsēžos, ieiet dušā, tad paņem mēriņu, un tad man nāk apskaidrība, pļāviens. Es esmu jauns džeks, man ir kaut kādi nepilni 50 gadi, es tikko nobliezu no kalna. Pa ko es te vaidu vispār? Saproti, man viss ir kārtībā. Es taču varu visu, es varu sākt no jauna, visu es varu darīt, ja. Man ir vispār,
viss ir ok. Jā. Un tad jau otrā dienā, tad es to nakti pārguļu, naktī vēl es tur tagad domāju. Es tā vēl pa nakti domāju. Tur iznāca man vēl kaut kāds tāds brīdis, es tur pasēju, man vēl līdz lidmašīnai bija laiks vai kā, es tur vēl pastaigāju un tā, un es tagad vēl lidoju atpakaļ. Nē, kāpēc man vispār bankrots? Es taču varu sākt tur, es taču varu tur reiķināt, kā es varu tur iziet no situācijas. Es varbūt tur, man daži gribēja mani pirkt, daži vēl kā tur. Un tad es atbraucu atpakaļ, un tad visi nolēma tajā darbā, es tagad ierodos birojā, Elizabetes ielā, tur Berga bazārā birojas. Tie, protams, visi nolēma, ka man ir aizgājuši širmis aiz lielām bēdām. Es tagad tāds mundris ienāku, es jau tur sačukoju, zin kā, tagad mēs iesim tos soļus, mēs tagad to darīsim, es tagad pie papīra piegādātāja, es braucu paklausies, tev tur noliktavās vecie padomu laika papīri, es tagad ņemšu tos ārā, visus tos, tev tāpat neņem, es tagad nezinu, kad tev samaksāšu, tuvākā laikā man naudas nebūs, un galvenais man neapstāties. Sāk turpināt to darbu, un tagad visu, un tad es sāku vai meklēju investoru vai pārdot. Tagad, ja, divas lietas, divas piedāvājumus. Gadu es tā izvilku, ja, nebija vieglis gads. Un tad man nopirka. Ja. Tad man nopirka toreiz. Es pārdevu ar visiem parādiem, 10 miljonu parādiem. Toreiz 2 miljonu darījums bija ļoti labs. 2 miljonu lati. Ļoti labs darījums. Neticams vispār. Yeah. Kad, ja mēs vēl paņemam atpakaļ, kad bija bankrots, it kā es pārdevu it kā bankrotējošu uzņēmumu. Un tad es pirmoreiz sapratu vienu lietu. Tur mums bija tā, ka mums pārdošanas noteikumi mums bija tā, ka pārdošanu kārtos divas starptautiskas auditoru kompānijas. Yeah. Starptautiskas. Lai varētu pārbaudīt, tur nevarēja saprast, un tad man bija, viņi paņēma Arturu Andersenu, un es paņēmu to labi to. Un tie tagad strādāja pie manis, un viņi vieni strādāja pie mani 3 mēnešus un otri. Tur auditēja visu. Un tie abi divi novērtē, un tad es sapratu vienu lietu, ka, ja kvalitatīva lieta ir kvalitatīva, tā kvalitatīvu lietu tu vari realizēt. Ja? Un tur notiek sarunas. Tev tātad pirmais jābūt ļoti kvalitatīvai tai precei. Ja tas un tā es arī toreiz notirkoju un tipogrāfiju. Karš izdevniecību vispār izņēmām ārā. To pēc tam es tās daļas pārdevu. Un tās tur vēl, un tas bija starts, un tad es sev devu solījumu tādu, kad redz tipogrāfija ražo preci, kuru lielākoties iepakojums ir runājumi, ko izmet ārā. Tā nav paliekoša vērtība. Ja, grāmatas tā ir vēl cita lieta, bet tā nav paliekoša vērtība. Un es sev devu solījumu, ka turpmāk dzīvē jebkura kustība, kuras es izdarīšu, es izdarīšu tikai to, radot kaut ko paliekošu. Tā ir viena lieta. Otra, es nolēmu, ka es dzīvošu egoistiski sev. Ka es darīšu lietas, kas man patiks. Kas man patiks, un ar tām es tālāk tad dzīvošu. Ja? Un tad darījums notika, tad kā man ienāca finansējums, un tad man bija tāda doma, es sāku šeit tā kā parku veidu. Nē, tas Mauriņš tā ir tāda sapņu vieta. Jā. Un es vispār uzskatu, ka tam periodam lēnām iziet cauri pilnīgi gandrīz visi pasaules iedzīvotāji. Ja tas Angļu Mauriņš vai kas kādreiz bija tāda sapņu vieta, ja, daudziem, ka man likās, ka būs māja un tam būs Mauriņš, ja, tad šobrīd arvien samazinās tās Mauriņu platības ap mājām. Viņas arvien mazākas, un cilvēki sāk ļaut brīvi augt. Viņiem tās teritorijas, kuras netiek, tā, kā lai saka, eksploatētas tā, ja, tad tām ļauj aizaugt. Ja, tas ir, Tu tas tā kā novērojis kaut kādu tur vairāk gadu griezumā. Es gribētu teikt tā, ja mēs tā pasaules griezumā par to domājam, tad tur būs vajadzīgi 100 gadi apmēram. 100 gadu laikā, tāpēc, kad pirmkārt, paudzes cilvēki domā par ekoloģiju, domā par to, ka tas ir forši. Reku redz, piemēram, te ir atstāts šis gabals, bet, piemēram, tā teikt, reku ir mans sapņu zālājs. Ja, tātad, tam šodienas sapņu zālājiem, un šeit ir labs piemērs, ja.
ir vajadzīgi 100 gadi apmēram, lai nomainītos Eiropā, Amerikā un daudz kur citur pasaulē dzīvojošie cilvēki, kuri sākotnēji ap mājām uzskatīja apkārt, kad ir jābūt tam saucamajam mauriņam, un tas tagad arvien vairāk un vairāk būs šī saucamā pļava. Ja? Okay. Tāda, paturpinot šo tēmu, tāpēc, ka man tā ir tāda ļoti tāda jāsaka tā, lai tāda forša šitāda būtu, teiksim, tāda pļava, tas ir daudz sarežģītāk. Tas ir daudz sarežģītāk nekā šeit pietiek tikai vienu iesēt zālīti un kaut vai uzlikt robotiņu, un viņš strādā, un viss funkcionē. Bet, lai pļauj, un lai viņi izskatītos forši, un gadā reizi tikai, un lai viņi tiešām būtu pievilcīgi, tas nav vienkārši. Tas, kas ir nejaušība, un ko es nekad tā nebiju iedomājies, tas ir tā, ka no 100 cilvēkiem, kas grib savu īpašumu laukos, varbūt 50 cilvēkiem vidēji, tikai viens, es to skaits vienkārši tā nedomājot, vienkārši tā tagad nosaucu. Tikai viens piekristu tam, ka viņa īpašumam sēta nav. Jā, tas unikāli ir, jā. Un šeit es paredzēju, ka sētas nebūs. Sētas es negribēju tāpēc, lai man meža dzīvnieki varētu brīvi pārvietoties. Jā, lai te ir pilns, tā teikt, ar stīrnas, lapsas, teiksim, kas te visu laiku dzīvo. Un lai viņi varētu pārvietot, tad nolēmu, ka sētas amatciemā nebūs kā tādas. Ka es ar kokiem aizstādīšu, lai privātumu viņiem saglabātu. Jā. Un līdz ar to es iegūju klientūru, kuri cilvēki ir pašpietiekami. Jā. Jo sēta pēc būtības, tas ir kaut kas, kas tev ir galvā. Jā, ierobežot, tu mēģini pats sev ierobežot. Jā, bet šeit ienāk cilvēki, kuram tā sēta nav vajadzīga. Viņš jūtas, mūžu bez viņas ir dzīvojis. Jā, viņam ir taisni otrādāk, viņš ir ļoti priecīgs, kad viņš atrodas tur, kur šīs sētas nav. Un uz jautājumu, kas ir tie cilvēki, tad vienu es teicu par to dabu, bet tas, kas bija negaidīti, tas bija tiešām tas, kad sētas, tā ir kaut kas labs. Tad vēl viena nejaušība bija, piemēram, suņi. Amatciemā. Jā, tie bija saistošie noteikumi, es lasīju, ka suns nedrīkst būt ārā. Man tā, ka sākumā vispār pa Latviju aizgāja informācija, ka es esmu suņu ienaidnieks, ka es neieredzu suņus, un ka amatciemā suņi nedrīkst būt. Nē, suņi ir, un faktiski šobrīd katrā 3. mājā ir suņi, un suņi ir ļoti daudz. Problēma jau nav ar suņiem. Problēma jau ar suņu īpašniekiem, kā zināms. Tā ir vispār zinām patiesība. Ļoti liela problēma. Jā, un tā tad es biju meža parkā, man viens viņš amatciemā pirka īpašumu, un viņš negribēja tā kā naudā, viņš ka viņam ir īpašumu meža parkā, viņš man piedāvāja mājiņu, man vajadzēja 3 vai 5 zemes gabalus amatciemā pret vienu meža parkā. Jā. Un tā man bija jāapskarās, viņam bija kā 3 īpašumi, es aizbraucu, gāju cauri vakarā, bija tumšs, es gāju cauri meža parkam, ziema, tas bija kaut kad novembris, un tā tas pieeja pie vienas mājas, sāk riet suns, pie nākošās suns. Un man pārņēma vienkārši šausmas, ka tie suņi, es domāju, kā tie cilvēki dzīvo tur, ka tie suņi reji, Un tad es zvanīju tajā pašā vakarā juristei, un juristei teica, ka mums jābūt ir saistošiem noteikumiem, kuri paredz, kad amatciemā kādam ir suns, tad tas suns drīkst būt tikai tad, ja suns ir tā kā ģimenes loceklis. Okay. Tu šobrīd strādā arī pie līdzīga projekta Kazahstānā, ja es nemaldos. Nursultānā ir tāds projekts, ja? Tur ir tā, ka jau ir atpakaļ Astana. Ar atpakaļējošajā datums bija? Nē, tagad jau ir atpakaļ Astana. Vairs nav Nursultāna. Astanā, ja? Viņa nomainīja, viņam ļoti nepatika. Okay. Var padalīties to stāstu par to projektu, kad būs redzams tās tā kā pirmās aprises? Es personīgi to projektu nedomāju, ka viņš realizēsies tādu, kā es viņu uzzīmēju. Tā vēsture ir tāda, ka diezgan sena. Pie manis sāka braukt viens no Astanas zemju īpašnieks. Viņam pilsētā ir zeme, un viņš bija aizrāvies ar to, ka ar amatciem kā tādu viņam tur pārsūtīja daudzi, kas ir redzējuši amatciem. Viņi atbrauc, apskatās. Viņš, piemēram, te nekad, un viņam likās, ka tā būtu fantastiski lieta kaut ko stepē tādu izdarīt. Viņš man uzaicināja, bet es tur vairāk kārt atteicos. Bet tad jo es sapratu, ka
tur tas nebūs tik vienkārši realizēt, un tas tiešām ir sarežģīti to projektu, tur no dažādiem aspektiem. Tā tomēr ar zināmiem nosacījumiem, bet tad apstākļu sakritības dēļ man izveidojās tātad daži cilvēki, kas tur pietiekami ietekmīgi ir un kas tur varēja, teiksim, tās lietas it kā mēģināt, tā teikt, virzīt uz priekšu. Un tad analogs. Tā doma bija tāda radīt kaut ko analogu amatciemam. Stepē rokot reliefu tik lielu nevar izveidot, rokot ūdeņus, veidot reliefu ar to izrakto zemi, un tad viņu apstādīt. Un Astana tāda vispār, viņa ir viena no zaļākām pilsētām pasaulē, viena no zaļākām galvaspilsētām, jo viņai ir veikti mērķiecīgi, tad, kad vēl brīvas teritorijas bija, tur milzīgās platībās apstādījumi. Un tie apstādījumi aiziet līdz pilsētas centram. Okay. Pilsēta aug. Un tie koki, un pilsētai augot savukārt aug arī koki. Un iznāk tā, ka tā pilsēta iestiepsies un būs apkārt meži, kas ir stepē ļoti neraksturīgi. Un tam, tas īpašums, kur man piedāvāja, viņš ir pie liela ezera, tāds kā varētu, liels tāds Juglas ezers. Bet pilsētas teritorijā. Bet situācija ir diezgan analoga, tā kā būtu. Un Juglas pļavas, tā kā viņam līdzam tikai stepe, Un es to ezeru ūdeni, teiksim, tā ideja bija tāda, es viņu kanāla sistēmu ievelku tā kā pilsētā. Tā ideja patika, viņa aizgāja, tā teikt, tad zīmē, bet tad sākās lielais pārmaiņu laiks. Projektu vajadzēja, lai tāds projekts vispār realizētos, 800 hektāru tomēr, pilsētā. Tur vajadzēja tā laika, teiksim, toreiz prezidenta Nazarbājeva, tā teikt, zaļo gaismu, un projektam toreiz projekts saņēma zaļo gaismu. Tad, Nazarbājeva, un kā reiz uz šodienu, to es tā kā varētu uzskatīt par zinām bremzi, tā kā viņa par cik ir, un tā kā viņš tika, acīm redzot, tā kā mazliet šobrīd ir tās situācija pamainījusies. Šī teritorija tiks apbūvēta. Tajā projektā joprojām man pirms gada, apmēram, es biju, pēdējo reizi biju, tad tur es biju publiskā apspriešana notika, viena no pirmajām vispār Astanā nebija tāds. Publiskajā apspriešanā, teiksim, tika apstiprināta tā zeme kā abūves zeme. Tagad vai man jāpasaka, vai tur kādreiz viss šī kanāla sistēma viss būs? Tas ir tā 50/50, tāpēc, kad pirmā lieta ir tāda, ka tas, lai vispār viņu šo projektu realizētu, tās ir lielas investīcijas. Piemēram, amatciemā es ieguldīju, es pārdevu uzņēmumu, es paņēmu 9 miljoni kredītu bankā, Seibankā. Es pārdevu uzņēmumu, tātad savu uzņēmumu par 2 miljoniem latu, tad tālāk es pārdevu vēl karšu izdevniecību. Kopā, ja mēs pārējām uz eiro, tās bija investīcijas, kurām es šeit ienācu sākotnēji. Tas nepilni, un vēl privātais, es ienācu kaut kur ar 20 miljoniem investīciju šeit, šobrīd. Tur tām investīcijām jābūt tātad jābūt ir vēl lielākām, pie 50 miljoniem. Vai kāds tikai tāpēc, lai izveidotu to, kas ir, un lai varētu komunikācijas ierakstīt. Un vai tas līdz galam realizēsies? Kaut arī tur ir tā, ka ir ļoti daudz, kas ir ļoti iensēti zaļie, ja mēs domājam par to ūdeņiem, lai daudz veidotu, teiksim, stepi. Skaidrs, ka tur ir, teiksim, tāds pozitīvi noskaņa, bet savukārt, ja pamatiedzīvotājs, tur vienalga būs vietēji iedzīvotāji, tad vietējiem iedzīvotājiem ūdens, viņus tā neuzrunā, kā, piemēram, Eiropā ūdens uzrunā cilvēku. Viņiem pie ūdens neliekas kaut kas īpašs. Viņiem liekas, ka ūdens tas ir odu mākoņi, ka tur tas ūdens, tur ir, es agrāk nezināju, ko nozīmē, teiksim, tas krass kontinentālais klimats. Pirmo reizi, es mācījos, skolā mācījos par to, bet es tā kā biju piemirsos realitātē, kas ir. Tas ir tā, ka viņiem no maija līdz septembrim, pat brīžiem vēl septembrī ieskaitot,
klasiski ir 30 grādu karstums, 35 grādu karstums. Un pāriet pāris mēneši, un ziema ar 30 grādu mīnusā. Un viņam tā temperatūra, teiksim, tas diapazons ir tik liels, ka, teiksim, un tajā karstumā stāvošam ūdenim ir, protams, problēmas. Un tāpēc mani brīžiem pašu, tā teikt, māc bažas skaits, kad, ja projekts, teiksim, tālāk tiks virzīts, dotā brīdī viņš ir tajā pakāpē, kad viņam vajag apstiprinājumu tālāk, teiksim, pilsētas, tur ir detaļas vēl. Tur pabūs teritorija tiek tikai tajā mirklī, tā teikt, pieņemts lēmums. Šobrīd publiskā apspriešana ir pozitīva un projektu var realizēt. Jā. Bet, lai realizētu projektu, vēl nepieciešams, lai pilsēta ar savām komunikācijām nonāktu līdz tai vietai. Pret Rīgu tas būtu tā. Šodien apbūve beidzas pie Teikas. Tās ir Juglas pļavas. Tātad patiesībā visdrīzāk, ka viņš tiks akceptēts tajā mirklī, kad līdz Juglas pļavām tiks aizvilkt pilsētas maģistrālie tīkli. Kamēr maģistrālie tīkli nav aizvilkt. Jo tālāk, ja tu arī privātos tīklus velc savā ciematā, viņi tāpat pāriet valstī. Tā kā līdzīgi ir, kad, piemēram, mums Latvijā, piemēram, tas bija, piemēram, Latelekom vai, pieņemsim, Latvenergo. Ja tu, piemēram, izmantoji Latvenergo vai Latelekom līdzfinansējumu, tad tālāk nododot projektu, tas ir viņa īpašums. Es tāpēc amatciemā neizmantoju. Jā. Es neizmantoju, jo abos gadījumos viņi bija gatavi nākt ar savu finansējumu, bet man bija jānāk līdzfinansējumu, un savukārt tad, tas būtu viņa īpašums. Šeit teritorijā nav. Šeit teritorijā visi teiksim, šobrīd absolūti visas komunikācijas ir viena īpašnieka. Gan elektrība, gan optika, gan ūdensvads, gan kanalizācija. Kas viņš sāk nodalīts nost ir? Viņš absolūti, teiksim, šajā gadījumā ir tā, ka mums, piemēram, Saules parks ir savs, teiksim, un elektrība tālāk, elektrības pārdevējs esmu mēs. Jūs neņemat no sadales tīkla neko vispār, Nē, mēs izmantojam, mums, ka sadales tīkls jau ir starpnieks Latvijas teritorijā. Jā. Bet sadales tīkls atnāk līdz manīm un savu darbību beidz. Tālāk ir iekšējais sadales tīkls. Amatciemā ir savs. Šajā brīdī, šāpēc arī, ja mēs satikām to vienu kungu, kas gāja no Vācijas, viņi ir vairāk vācieši šobrīd, kas izskata projektu, viņi grib realizēt to amatciemā. Taisni tāpēc, ka komunikācijas viss vienam, viņi grib realizēt projektu tādu, ka mēs esam pilnīgi pašpietiekami. Viņi grib pat to, kad angliski saudos off the grid, jā. Pilnībā viņi grib palielināt Saules parku vēl ievērojami četkāršot, kas ir iespējams, pašlaik man platība atļauj. Tad tālāk ražot no tās Saules ūdeņradi, un no ūdeņraža ražot saule, elektrību ziemā vai, teiksim, tajā laikā, kad saules nav pietiekamā daudzumā. Tas ir sarežģīts projekts. Man pašam līdz galam ticība nav, ka viņi piedāvā, tāpēc, kad viņi piedāvā to tā iemesla dēļ, viņi grib tā kā pasaulē parādīt tā kā tādu pilotu projektu, kā var pastāvēt, teiksim, pats pašpietiekams šāds ciemats, un tā vairāk viņu ambīciju lieta, viņiem vairāk viņš ir tāds. Viņi viņu realizēt grib nevis tā kā naudas projektu, bet vairāk kā tādu pilotu projektu, lai teiksim, tā vienkārši to nodemonstrētu, ka to var izdarīt. Jā. Man ir pašam interesi, vai tas notiks vai ne. Līdzīgi es varu pateikt man par Kazahstānu. Jā. Es ar interesi skatos, kā notikumi ir izcināsies tālāk, bet man šobrīd Latvijā ir ļoti labi un interesanti projekti. Es tiešām šobrīd amatciemā faktiski pat bieži neesmu. Ja? Un dotā brīdī ir tā, kad man ir daudz tā teikt, interesanti, teiksim, par ko varbūt tagad es tā kā negribu, lai viņi realizējas, bet ļoti interesanti projekti, ļoti arī pie Rīgas vienu gatavoju pašlaik lielu un interesantu projektu, kas varētu būt arī ļoti tāds porši. Ainaviskā ziņā. Tad mēs vēl daudz un daudz dzirdēsim par katrā ziņā uz šodien es varu teikt tā, kad uz šodienu man ir tuvākiem gadiem man ir ļoti jādomā par veselīgu dzīvesveidu, ja es gribu realizēties. Jo tā būtība principā man ir viena, kā dotā brīdī. It kā darīt tādas foršas lietas, kas man baigi patīk, kas ir foršas, Un
Es nedomāju šajā brīdī par materiālo iencerību, jo es neuzskatu, ka man kaut kas būtu jāatstāj. Izņemot to, ko esmu radījis. Bet naudas izteiksmē. Es nedomāju tagad no bērniem, mazbērniem vai kaut kas tāds. Tagad būtu jādomā, lai es tagad pēc iespējas man pamatā vajadzētu atstāt foršas lietas, realizētas lietas. Visai sabiedrībai kopumā, ja? Zini, kā ļoti grūti jau pateikt, tas ir, ja tu, pieksim, pārdod savu zemi, tad es varbūt vairāk sevi pašlaik varētu teikt tā, ka es kā mākslinieks, kurš patiesībā rada gleznu, bet to gleznu kāds nopērk un beigās ieliek savā mājā un sabiedrībai atkal nav, ja muzejā tā gleznas nav, ja, teiksim, jā. Bet tā ir, zinām, mērā tāda pašsteiksmes forma varbūt. Okay. Vēl šai mājiņai, tātad paskatīsimies. Tātad man vajadzēja mājiņu, es gribēju uzlikt jau tuvu ceļam, ja? Un tad man svarīgi bija tā, ka, lai es viņai panāktu to, ka tagad, lai savukārt no mājas izejot ārā, pagalmā justos tātad privāti. Ja? Tad man vajadzēja viņu tā piesakt. Tas ir viens no maniem jumtu veidiem. Šo es redzu daudzi kopē Latvijā. Tas ir no tevis vai viņš vienkārši ir tāds? Es domāju, ka es jau arī neesmu pirmais. Tas ir faktiski pārsvarā jumti nāk no Norvēģijas. Tikai tā kā es aizbraucu uz Norvēģiju, apskatījos turtos, tad es lepni teicu, ka viņiem ir parasti tā zāle nokautus. Ja? Un neskatoties, ka mums bija vasara ļoti karsta, ja? Un te vajadzēja būt zālei pilnībā izdegušai. Ja? Tad es lepni teicu, kā daudz latviešu mēs uzvedamies diezgan, tā varbūt šitā te, ja? Ka mēs vienmēr sakam, tas nekas, ka visā pasaulē kāds kaut ko ir izdomājis. Nē, ja es to darīšu, es darīšu labāk pa pārējiem. Ja? Un te es izdomāju, kad es uzlikšu tādu zāļu, kur man neizdegs, ja? Kad es to apakšā pareizi sagatavošu mazliet citādāk, kā cits sagatavo to augsni. Tur man ir, teiksim, kūdra un vēl citādi, kas ir valgni saturoša. Un te tāds klasisks piemērs. Zāle, fantastiski aug. Parunāsim mazliet par cilvēkiem, kas atstājuši tādu nospiedumu tavā dzīvē. Kurš cilvēks tavā dzīvē ir bijis tāda tā kā nozīmīga persona tieši tavā izaugsmē? Viņus varētu devēt arī par mentoriem. Vai ir tādus pāris minētus pilktus vai vienu, varbūt, kas tev tā uzreiz iešaujās atmiņā? Man jāsaka tā, ka es teikšu šīs pamatiem. Jā. Tad, kad es sāku veidot amatiem, man no visas pasaules brauca dažādi dīvaini, kas radīja dažādus projektus pasaules malās. Tur, teiksim, viens atlidoja no Meksikas, es nevaru saprast, kāpēc tā kā. Tad, teiksim, ieradās no Anglijas viens, kuram vectēvs bija parkus taisījis Londonā. Tad no Amerikas man vairāk ģimenes brauca tā, un viņi stāstīja, kā viņi veido ciematus Amerikā. Un man jāsaka, pamatiem es saku tā, ļoti vienkārši pamatiem es saku. Kamatiem esmu izveidojis bet patiesībā es esmu tikai bijis kā darba rīks vai kā realizētājs tiem 1000 cilvēkiem, kas laika gaitā man ir ieradušies un man ir kaut ko pateikuši. Ja? Uz jautājumu vai mentors, faktiski es varu noteikti teikt tā, man ir 1000 mentori bijis, no kuriem es esmu katra kaut ko paņēmis, jo kā pat bieži vien man gribas uzsvērt. Patiesībā es pats neesmu izdomājis nevēlna. Man ir kāds cilvēks pasviedis kādu ideju, un tajā mirklī, ka viņš to ir pasviedis nejauši, viņam neprātā nav nācis, ka tā varētu būt ideja, lai varētu kaut ko izdarīt. Tā ir kaut kāda sastāvdaļa, kurai pieliekot klāt, rodas kaut kāds produkts. Teiksim, un tad, tas varētu būt ļoti precīzi, jo citādāk pats par sevi, protams, man aizrauj dzīvi cilvēki. Kazahstānas projektā man aizrauja, kas šai projektā bija iesaistīti vesela virkne, teiksim, vēl, kurus man vajadzēja izmantot, citādāk es nevarēju nokļūt, citādāk arī projekts nevarēja nokļūt uz apstiprināšanu Nazarbājeva galda, teiksim, ja. Šo cilvēku vecums ir apmēram 80 gadi. Viņi visi ir dzīvi cilvēki, kas ir gatavi realizēt vēl šodien dažādas projektus. Viens no viņiem ir tāds Jūlijs Krūmiņš, piemēram, teiksim, Viņš pats nepiedalās, viņš pasaka, ka viņam riebis Kazahstāna, bet viņš bija tas, kas man savēt tālāk. Viņam arī pāri 80 gadiem, arī šodien mums projekts, kas iet pašlaik pie Rīgas, ir ar viņu kopā. Viņš ir dzīves cilvēks.
Man neinteresē, teiksim, varbūt tur viņa uzvedība, vai viņa, teiksim, kā lai saka, tur, teiksim, varbūt ne tas, varbūt kā viņš tur publiski vienu vai otru reizi, teiksim, izsakās, bet man patīk tas, ko viņš ir izdarījis, bet man patīk viņa dzīvīgums. Ka viņš dzīvīgums, un patīk tas, ka, teiksim, kad man aizrauga, mani mentori ir dzīvi cilvēki, kam ir uguntiņa acīs. Tas ir mans dzīves mentors. Okay. Es staigāju apkārt, man stāsta visus tos interesantos stāstus un rāda to, ko tu esi radījis. Tas viss ir fenomenāli, bet kāpēc? Kāpēc tev ir šāda motivācija izveidot šo te amatciemu un vispār veidot un atstāt to savu nospiedumu? Kas tā kā tev motivē katru dienu celties? Neapšaubām viena lieta ir tas, kas jebkuram māksliniekam dzīvē, jebkuram. Tas ir vistīrākais egoisms. Vistīrākais egoisms kaut ko realizēt vai realizēties. Ja? Tā ir, jo, ja man pilnīgi godīgi jāsaka, tad patiesībā par lietām, ko es daru, man varētu arī nesamaksāt. Ja? Cita lieta ir tāda, ka to darot ir vienkārši izdevumi. Ja? Un, lai varētu darbība notikt, ir jābūt kaut kādai naudas plūsmai, kas nodrošina, teiksim, to darbību. Ja? Bet man pašam, teiksim, ja, tas, kad tās realizēšanās, tā ir fascinējoša lieta. Vienkārši fascinējoša, ka tas tā ir, kaut ko tā ieraugi. Man tur tagad taisni tajā projektā, ko pat reiz darbu, diemžēl viņš tā, lai paliek tādā. Tur es tā izdomāju, pēkšņi ūdenis varētu gaisā. Tur, teiksim, tagad viena nogāze, tur šādi, un tur būtu labi, ka tur varētu būt ūdens gaisā. Ja? Gaisā. Un tātad izveidot to situāciju tādu, un vēl, lai tur būtu dabiskie no augšas pienāktu tie ūdeņi klāt, teiksim. Ja? Ja to var realizēt, kolosāli lieta. Tas tā, tāda. Un vispār jau dabā atrasties, piemēram, es kokus ļoti daudz, es tādu ļoti daudz kokus. Koks ir vispār kolosāli lieta, tu iestādīsi to koku, tu redzi, kā viņš aug, viņš izaug, tur ik brīdim paskaties, tur kaut kāda lieta, protams, tur nokals vai kaut kas tāds, jo es neesmu tik uzmanīgs, es pa viņiem tā nerūpējos, man, protams, es tur nevaru sacensties ar labajiem kokiem, kas tur apčubina un kā tur, vai neteiksim, man tur šajā ziņā, bet man varbūt ir pat vairāk, es ar kokiem eksperimentēju, kādreiz meksēju, piemēram, es esmu nonācis pie secinājuma, ka koku var apbērt, ar smiltīm pat līdz 2 metriem var apbērt, un ja tā ir smilts elpojoša, tad tas koks izdzīvo un izdzen no stumbra saknes, ja? Savukārt pietiek 1 centimetru māla uzlikt uz saknēm virsū 1 centimetru, un viņš vairs neelpo, un viņš ir cauri, viņš nomirst, teiksim, ja. Un šajos eksperimentos, protams, dzīvo līdz koks, un diemžēl tur, protams, ir arī kritušie, tur nekā nevar darīt, ja, teiksim, bet kā lai saka, vairāk tur ir pozitīvā, un vairāk tur ir tie iegūmi, ja, un daba pati par sevi tā ir kolosāla lieta, ja, tas. Jā. Piekrītu. Jā. Kā ir ar amatciemu? Parasti ir tāds teiciens, Rīga nekad nebūs gatava. Kad amatciems būs gatavs? Kāda ir tā vīzija, ka tu varētu teikt, ka viņš ir pabeigts, vai viņš ir projekts, kas visu laiku tāds? Skaidrs, ka projekts. Man ir paveicies, kad no 4 maniem bērniem 3 tieši vai netieši darbojas projektā. Es esmu ļoti priecīgs, ka man Lauru ir izdevies meitu iesaistīt. Jā. Skaidrs, ka tas projekts iestiepsies paaudzēs, tāpēc, kad tur ir, es jau te pirms tam teicu, ja, kad man ir jāizveido, piemēram, reliefu formas, tad koki tiek stādīti. Man pašam sapnis ir, piemēram, tāds kaut kādā brīdī, kad man būtu vairāk laika, bet es vēl pagaidām neredzu to. Es gribētu eksperimentēt ar kokiem, jo man, kad es aizbraucu citur un es redzu tos zarainos, tos kokus, kas ir izauguši, tur ir tā, ka jau jaunam kokam viņš tur tiek ieliekts mazliet, tad tālāk viņam kaut kas tiek vienreiz arī nogriezt nākošajā, un viņš izaugs purains un tāds, viņš neaug pareizais. Ja. Man nevajag, te Japāņu banzai kaut kas tāds. Dažādi, ja, tie koki, un tad, kad es tā varētu mierīgi tā filozofiski aiziet, tur, teiksim, šodien tur paeksperimentēt ar vēl vienu, un tad skatīties, kā viņš aug, un tas ir, un šajā gadījumā neamacības jau, tas ir tur... Paudžu. Jā, tas ir tāds, jā, tā ir vieta, kas tāda tā kā...
Okay. Mēs lēnām tuvojamies šīs sarunas beigām, un es gribētu tev pilnībā iedot vadību pār šo podkāstu un lielisko interviju, kurai mēs izgājām arī cauri. Tev ir iespēja noreklamēt jebko, ko vien vēlies, parunāt par tēmu, kuru tavuprāt ir svarīga, vai arī vienkārši uzdot man kādu jautājumu. Laikam jau es tādu ļoti vispārīgu lietu, es neko jaunu nepateikšu, ir tas, kad man ir prieks, kad šobrīd mainās mūsu visu uztvere. Mēs sākam domāt par to, ko mēs ēdam. Mēs piedomājam par to, lai mums ir kustības. Ja? Un mēs vairāk vai mazāk egoistiski domājam, it kā katrs par sevi, ja? Bet tas, ko apzīmē vienkārši ar to veselīgo dzīvesveidu, ja? Un tā, manuprāt, ir viena no lielām vērtībām, taisni tāpat, kā es tev rādīju, kad man gribas, lai tas vēlējums būtu, lai šobrīd Latvijā iedzīvotāji, kas brauc, un viņi neskatās tagad, agrāk bija tāds teiciens, kad nenopļauts mauriņš vai aizaugus pļava, tas ir nevīžīgs saimnieks. Bet, ja mēs redzam nenopļautu, vienalga, kur pāraugušu, sazaltējuši zāli, man bija dēli, man brauca, un dēli man ieraudzīja, ka man bija vairāk, ka man pašam jau likās briesmīgi pārauguši daži, un viņi jau bija oktobris, viņi bija brūni jau un drausmīgi izskatījās, un viņi izkāpa ārā no mašīnas. Viņi saka, kāds skaistums. Un es gribētu visiem novēlēt, kad lai mēs vienkārši skaistumu ieraudzītu, vienkārši kaut kādā dabiskā veidojumā, ja, ka tas ir nevis pamests un nesakārtot tā vide, ja, bet tā ir dabiska vide. Tas būtu ļoti forši. Super. Paldies tev, Čiri. Paldies tev, ka dalies. Bija ļoti, ļoti daudz interesantu stāstu. Mēs cerēsim, ka arī mūsu auditorijai tas viss patiks. Un, drīzumā arī laidīsim šo ārā. Paldies tev. Paldies. Paldies tev.